stāvošajām asinām. Tad nākošā būs stāvošais kamielis, kas ļaus jums no rīta atmosties, izstaipīties, atver sirdi un atkal sāksim no kalna pozas. Un ir divi varianti. Edgars stāv ar pēdām kopā, Lisa stāv ar pēdām atskatus. Un šeit mēs uzliekam rokas uz savas muguras jostas daļas, tā, lai pirksts skatās uz leju. Tā un tā. Paceļam plecus uz augšu, arī jau paturam krošku un attiecamies atpakaļ, sodu saglabājot klāt. Un paliekam šajā pozā 3 elpas. Vērojam, lai muguras jostas daļa ir iztaisnota, un lai nav jūtīga, lai nav sāpīga. Plākstīņas bīdam kopā un cenšamies atvērt sev krūšu kaulu. Jūtam, kā šī enerģija caur sirds centru sāk aktivizēties. Galvu noturam, nemetam atpakaļ, arī jau nākot uz augšu un ar izelpu jau ejot uz priekšu, tūdaļ nākamajā pozā. Tas būs Uttanasana noliekšanās uz priekšu. Varam pacelt rokas uz augšu, varam atsākt ar sāniem ieelpojot un izelpā noliekties uz priekšu. Edgars liecās taisnām kājām, Lisa liecās saliektām kājām. Ieelpā iestiepjam muguru un izelpā noliecamies dziļāk. Un paliekam pozā 3 pilnas elpas. Ja? Cenšamies plecus virzīt uz augšu, lai kakls ir garš, projām no ausīm. Jūtam, kā stiepjās hamstringi, muguras jostas daļa un gurni. Šī pasīva noliekšanās uz priekšu. Atjaunojošas iedarbības. Un galvas smadzenēm tiek piegādātas svaigas asinis. No pozas nāksim